Jāņa ar īstām latviešu tradīcijām. Jā, rituāls, kurš būtu jāveic visiem un katram Jāņos. Tas ir rituāls, kurš ir veltīts mūsu pasaules kokam, arī dievišķajai pasaulē. Tas ir rituāls, kas ir veltīts Jānim, pašam Jānim. Tāpēc tas būtu faktiski obligāts Jāņu pasākuma sastāvdaļā. Un tas ir ozola rituāls. Tas ir rituāls, kad jūs savā tuvākajā apkaimē sameklējat savu skaistāko ozolu un atdodiet godu un cieņu šim latviešu pasaules kokam, ozolam. Un tas notiek sekojoši. Ja sliktākajā gadījumā iespraudiet ozolu mēju zemē vai sameklējiet kādus ozolu pušķi vāzē, salieciet. Sastājieties aplī apkārt ozolam, sagatavojiet jau iepriekš malciņu vienam mazam ugunskuriņam un sagatavojiet ziedojamās lietas un sagatavojiet arī rituālo mielastu. Šo rituālu parasti veids pašā Jāņu sākumā. Tad, kad visi Jāņa bērni ir saradušies un sanākuši, tad jūs sastājieties ar ozolu, un kādu vārdu var teikt Jāņa tēvs, kādu vārdu var teikt Jāņa māte, un, protams, jūs veltat dziesmu ozolam. Nu, piemēram, ozoliņi, ozoliņi, līgo, līgo, tavu lielu kuplumiņu, līgo, līgo, bet varat arī jebkuru citu skaistu līgo dziesmu. Tātad, aplī nodziedat šo dziesmu. Tad tiek aizkurināts šis maziņais rituālais ugunskuriņš. Tad šajā mazajā rituālajā ugunskurā tiek veikts ziedojums. Un nevis jebkas vai no bļodiņas pasmelti graudi. Par ziedojumiem man ir atsevišķi video, starp citu piesprausts manā profilā, bet Jāņu mazajā ozola rituālā ugunskuriņā tiek ziedots siers un alus. Siers kā sievišķā daļa pasaulē, alus kā vīrišķā daļa pasaulē. Tātad neliels gabaliņš rituālajam mazajam ugunskuriņam. Ugunskuriņš ir pat tiešām maziņš. Tālāk, tad, kad šis ugunskuriņš ir izdedzis, starp citu, tad Jāņa bērni drīkst droši no rituālajiem ugunskuriem ņemt uz mājām līdz oglītes. Tās ir sargājošas, viņas var ielikt kādā burciņā, no tām var aizdedzināt nākamo rituālo ugunskuru vai arī vienkārši sargāt savā mājā kā aizsardzību. Bet tālāk, kad ir noziedots šajā rituālajā ugunskurā siers un alus, tad jūs pacienājieties aplī uz riņķi. Visi no viena. No viena alus kausa tiek iedzerts pa malkam alus, un no viena siera rituļa Jāņa māte padala sieru. Protams, to alus kausu var papildināt, un arī siera rituļi var būt teorētiski